Vēl pavisam īsi par veselības ministra no Komo ezera atvesto tēzi, ka Latvijā būtu jāapvieno veselības un labklājības ministrijas. Ideja skaidra, lai samazinātu ministriju skaitu, ir vajadzīgs reformas, šai gadījumā jāapvieno divas ministra prāta radniecīgas vai līdzīgas ministrijas. Es atceros tikai vienu lietu. Mīļie cilvēki, jūs atcerieties, kura partija pirms 3 gadiem, tātad šīs saeimas sākumā, kad jau ir pietiekami liela ekonomiska nestabilitāte, karš jau ir sācies un visi eksperti runā par to, kā būtu jāsamazina valsts izdevumi. Kura ir tā partija un kura ir tā valdība, premjerministrs, kurš ierosina Latvijā izveidot jaunu ministriju, klimata un enerģētikas ministriju? Jā, tas tikai pirms 3 gadiem notiek, sākot strādāt šai saimai, lai varētu visiem saviem partijas un koalīcijas biedriem sadot nepieciešamo skaitu amatu. Krišāns Kariņš ar Eviku Siliņu pie labās rokas, toreiz vēl parlamentārā sekretāra, kuru pārsēdās cita starpā šobrīd par likvidējumu atzītajā labklājības ministra krēslā, toreiz nāca ar priekšlikumu izveidot jaunu ministriju. Līdz 2022. 2023. gadam mums šādas ministrijas nebija. Šobrīd, pēc 3 gadiem, Vienotība domā, ka neviens to neatcerās. Jums vienkārši nevar ticēt. Jūs ejat uz vēlēšanām ar tēzi mazināt birokrātiju, bet katru reizi pēc vēlēšanām jūs palielināt birokrātiju.